Jā, tad prieks, ka jūs visi esat šeit, kas esat pieslēgušies. Un, jā, tad šoreiz mums ir otrā reize jauniešu lūkšana nedēļas. Tematika mums ir mans ietekmes loks, un tad es aicinu tad kopā pielūksim tagad sākumā, un tad arī dosimies tajā mūsu šīsdienas materiālā un apskatīsim, kas mums ir par tēmu. Un pēc tam arī būs tālāk, saprot, dalīšanās grupiņās, kur būs arī varēs participēt, arī kopīgas lūkšanas. Tad es tagad pielūkšu kopā ar visiem, un pirms sāksim, turpināsim. Debes Tēvs, paldies Tev, ka mēs šeit visi varam būt šajā vakarā, un par ikvienu paldies, kurš šeit ir, un arī paldies par tiem, kuri šeit šobrīd nav. Varbūt vēlāk kādā brīdī pieslēgsies Tēvs, tu redzi arī katru, kurš šeit varētu būt, un varbūt būs nākamās dienas Tēvs uz vadi, lai šis vakars ir piepildīts ar Tevi, ar Tavu svēto garu, lai varam no šī materiāla, ko šodien lasīsim, paņemt kāds vērtīgs atziņas. Un Tēvs vada arī, lai tas, ko stāsta, lai tas nav par mani, vai no manis, vai kaut kā tā, bet lai tas ir par Tevi, Tēvs, lai Tu vari atklāties un tiešām uzrunāt gan ikvienu, kas ir šeit, gan arī tos, kas varbūt ieraksts skatīsies kādā brīdī. Vada Tēvs, lai notiek tas prāts. Lūdzu, paskos Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tā, tad es saprotu, ka vajadzētu būt, kad jūs redzat plakātu, ja, kas tiek šērots. Ja nu gadījumā jums nerādās šēroties ekrāns, tad dodiet man kaut kā zināt. Bet es pieņemu, ka man rādās, ka viņš tiek šērots, un vajadzētu būt, ka jūs arī redzat šo otrās dienas lasījumu. Un, jā, man ir sagatavots šis lasījums, un tad vēl dažas lietas, par ko parunāt, skatīsimies, cik mums būs laiks. Es saprotu, ka mums aptuveni līdz kādām 40, apmēram 20-25 minūtes mums ir laiks, tā kā tad mēģināsim iet cauri. Tātad mums ir otrā diena, kur ir sagatavojusi Ivana Omana, un tātad šīs dienas tēma ir mīlestība patiesības turpinājums, un tad tāds apakšvirsraksts kalpot ar mīlestību savu apkārt. Un šajā reizē mums ir atmiņas pāns no 1. Jāņa vēstules 4:8. Un kā šeit rakstīts, kas nemīl, nav Dieva atziņas, jo Dievs ir mīlestība. Un šeit ir interesants, ka tieši kā es jauniešu nometnes čatā rakstīs, ko teica Jānis, un šodien tieši arī no Jāņa ir atmiņas pāns, tātad sanāk, ko teica Jānis dubultā. Bet tad atgriežos pie šī materiāla, tātad es lasījuši cauri, varat sekot līdzi. Tātad, lai gan universitātes gadi mēdz nest lieliskus piedzīvojumus, mums jāatzīst, ka kristiešiem esot pasaulīgā universitātē, tas mēdz būt diezgan sarežģīti. Bet neatkarīgi no šiem šķēršļiem, vai dažkārt pat bailēm, mēs vienmēr varam atrast kādu, kam pastāstīt par savu ticību. Kad dalāmies ar savu ticību un atrodam veidus, kā palīdzēt saviem skolas biedriem savu nesautīgu darbu, mēs parādām pateicību Dievam par tādu pašu bezgalīgo mīlestību, kas tiek dāvāta mums. 1. Jāņa 4:8, un te es varu arī atvērt tātad 1. Jāņa 4:8, mēs skatāmies arī kā glika tulkojumā ir, kas nemīl, tas Dievu neatzīst, jo Dievs ir mīlestība, un arī pastamies angliski. Whoever does not love does not know God, for God is love. Šis te pants tātad skaidri parāda, kas Dievs ir. Šī raksturvieta precīzi raksturo Dievu kā mīlestību. Autors padziļina šo raksturojumu, sakot, ka tas, kas nemīl, nepazīst Dievu. Pēc šī mēs varam secināt, ka mīlestība ir galvenais attiecību indikators, lai atpazītu tos, kas atzīst Kristu, un tos, kas neatzīst. Ieskatīsimies dziļāk šīs mīlestības nozīmē. Kā šī vēstule to apraksta? Vārds kas, anyone, angliski atmiņas pantā parāda aicinājumu visiem. Angliski šis vārds ir vietnieku vārds, kas varbūt attiecināms jebkuru cilvēku vai cilvēku grupu. Un šeit, ja kāds varbūt neatslēdz katru vietnieku vārdu, tad redzēt, tā ir vāršība, pie kuras pieder vārds norāda uz priekšņiem parādībām to īpašību skaitu. Tātad tas kā norāda uz visiem mums, šī doma. Un šis visaptvarošais ielūgums neizslēdz nevienu. Drīzāk tas lasītājs uzrunā neatkarīgi no to rases, kultūras vai kādām saknēm. Brīdī, kad pieņemam lēmumu nesautīgi izrādīt mīlestības citam caur kalpošanu, mēs uzsākam mācīties un iepazīt to, kas ir Dievs. Un tad šeit arī sako tāds jautājums,
Ko tu savā apkārtnē universitātē dari, lai parādītu nesautīgi Kristus mīlestību cilvēkiem un sev apkārt? Atceries, ka patiesi mīlēt nozīmē vairāk nekā kalpot saviem draugiem. Tas nozīmē kalpot tiem, par kuriem bieži vien aizmirst, kur tiek pamesti un izslēgti no sabiedrības. Šajā nedēļā pārdomā veidus, kā to kalpot saviem tuvākajiem, parādot tiem patiesu Kristus mīlestību. Jā, un šeit es domāju, tāds ļoti aktuāls šis te jautājums, ko tu savā apkārtnē universitātē dari, lai parādītu nesautīgi Kristus mīlestību cilvēkiem savā apkārt. Es teiktu, ka tas ir aktuāls jautājums. Šeit rakstīts universitātē apkārtnē, bet es teiktu, darbā, piemēram, man tas ir konkrēti, jā, kad šobrīd tāda primārā, ka man nodarbošanās ir darbs, pēc jau universitātes laiks, kad es biju klātienē universitātē, tas jau ir kādu laiku atpakaļ, bet tagad es arī tieši to redzu vairāk darbā, kā kolēģiem. Tas viss notiek, un tiešām es varu aizdomāties par to, kas ir tas, ko es daru, lai parādītu šo nesautīgo mīlestību. Un šeit es vēlētos apskatīt tādu arī raksturvietu šajā kontekstā un tādu vienu principu no Filipiešiem 2. nodaļas, starp citu, tāds nedaudz interesants tips and tricks. Ja varbūt zināt, ir šāda mājaslapa revelandreformation.org. Un šeit ir ļoti forši, ka šeit ir tāda sadaļa Today's Bible Chapter. Un šeit ir iespēja nospiest uz sadaļas Bible. Un te var redzēt pilnīgi visas tās Bībeles nodaļas un izvēlēties, kuru. Šajā konkrētā gadījumā es vēlos apskatīt Filipiešiem 2. nodaļu. Un kas man šeit ļoti patīk, tas, ka šeit ir tātad Bībeles panti, un beigās katrai Bībeles nodaļai ir kāds komentārs. Un personīgi man šis ir tāds viens no diezgan ierastiem svētbrīžu veidiem, kā tāds standartizēts vai izteikties svētbrīds, izlasīt latviskajā tulkojumā kādu Bībeles raksturvietu, un tad izlasīt šo Reveland Reformation komentāru. Un man pieredze ir tāda, ka šeit ir dažreiz tiešām ļoti foršas domas, tā kā šos noteikti var ieteikt, ja kādreiz jums ir interesi, ko darīt svētbrīdī, vai jums ir mazāk laika vai kaut ko tādu koncentrētāk, tad šis ir ļoti labs veids izlasīt kādu Bībeles nodaļu un paņemt šo komentāru no Reveland Reformation. Bet tātad šeit ir šis te Filipiešiem 2. daļas komentārs. Viņš šeit ir angļu valodā, te arī ir šī Filipiešiem 2. nodaļa. Šeit es vēlos vairāk pievērst uzmanību šiem pirmajiem pāntiem, kurus arī tagad viņus izlasīšu no latviešu jaunā tulkojuma. Kur vien ir kāda aizstāvība Kristu, iedrošinājums mīlestībā, kopība garā, ja ir kāda iejūtība un izjūtība, piepildiet man prieku, būdam vienprātībā, kopīgā mīlestībā, vienoti dvēselē un domās, neko nedariet sāncensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet citu augstāk par sevi. Rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet arī par cita labumu, lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu, kas, būdams Dieva veidā, neuzskatīja kā satverumu laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja pieņēmums kalpu veidu un tāpēc pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi kļūdams, paklausīs līdz nāvei, līdz pat krustu nāvei. Un šajos pantos, ja mēs paskatāmies to, kas ir teiks šajā komentārā, šeit parādās tāds ļoti, manuprāt, foršs princips. Un angliski viņš skan vienkārši superīgi. Joy. Place Jesus first, tātad iebūt Jesus, then others, others, and yourself last. Tātad pirmkārt Jēzus, tad citi, un tikai tad mēs paši. Jā, un tātad šeit ir tā angliskā versija, un tad ir nedaudz stulkoja, tā kā arī nedaudz papildinot. Tātad tas ir ļoti pretēji tam pasaulīgiem uzskatam, ka mums pašiem jāliek savas intereses pirmajā vietā. Jā. Liela daļa ciešana šajā pasaulē rodas tāpēc, ka cilvēki ir sautīgi, un šeit ir tas piemērs minēts par road rage. Tas angliski ir domāts, tas vajag, ka kāds tur brauc ar mašīnu, kāds viņam kaut ko nogriež priekšā, viņš tur, kāpēc tur piebrauc priekšā, vai tur mēģina tas mazliet kantēt, viņi jau tur nezinu, vai speciāli nelaiž kaut kur, un tur rāda ar dūri, ja kaut kas tāds. Un tāpēc, ka cilvēki grib tā kā kaut kur
paši sevi, kā man tur es tagad parādīšu, ka es esmu pirmais. Ja? Un es cenšos sev mācīt tā, ka, ja man kādreiz kaut kur braucot, kāds piebrauc kaut kur priekšā vai kaut kur iznāc, tā padomāju, cenšos domāt labāko. Varbūt tam cilvēkam tiešām jāsteidz. Varbūt viņam, nezinu, jābrauc uz slimnīcu vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, es redzu, Dāvidi, ka tev ir roka pacelt. Tu varbūt vēl komentēt. Jā, raksturs visvairāk parādās tikai ģimenē un uz ceļa, jā. Tur var Jā, redzēt, kāds tev ir raksturs. jā, Tas jā. ļoti foršs tāds piemērs. Jā, jā, un tieši tā, es cenšos radināt, man arī gan tāds raksturs, es to esmu sapratis, kad es cenšos cilvēkos ieraudzīt labāku. Ja? Es saprotu, ka ir tā iespēja kaut kas notiek, un tā jau es arī vados uz principu, es tā domāju, ja man kādreiz pašam būs baigi jāsteidzās ar mašīnu, ja, piemēram, es nezinu, kaut kur tiešām jāpaspēj slimnīca vai kaut kas tāds, es ceru, ka tā Dievs vadīs kā nebūs, bet, es neko nevaru zināt, kas notiks. Un tad es būšu priecīgs, ja man arī palaidīs. Ja? Un tāpēc es redzu, kāds man tur kaut ko izbrauc, es cenšos par to nesasties un arī palaist cilvēku. Un tātad mēs esam aicināti izrādīt mīlestību un pazemību, kā to darīja Kristus. Ir šī kultūra, kur cilvēki ir cildināts sevi likt pirmajā vietā. Ja? Es saprotu, arī Romas laikā tas vairāk tāds karjerisms, ja, vai tur izcelties, ja tas arī bija tāds, tur sasniegt kaut ko lielu, nezinu, amatu, ja droši vien, ka tur tā hierarhija diezgan izteikti bija un mūsdienās ļoti, šeit ir tas visādi tie veidi, kā atrast savu labāko versiju, ja? Atrast to, kā tu vari visvairāk sasniegt. Es nezinu, vai jūs esat redzējuši, es varu īstenībā ieteikt. Ir tāds ļoti interesants raidījums, kas no TV3 ir saucams Kaimiņš Latvieši. Un viņi var bez maksas nostīties. Tur bija ļoti daudz reklāmas jāskatās, bet šeit var redzēt 10 sērijas. Es viņas visas arī esmu noskatījies. Tiešām ļoti interesanti, kur reāli ir apskatīts, kā sociālajos mēdījos un dažādi Latvijā reāli strādā cilvēki un popularizē. Tur viena no tām domām ir, ka tu vari pats savu labāko es versiju sasniegt. Jā, un tam līdzīgi šis tāds nedaudz side notes, vienkārši varbūt interesanti kādreiz ir pastīties. Bet tā doma, ko mums jāmācās no Kristus, protams, ir tas, kad mēs izrādām mīlestību un pazemību, ja mēs cenšamies likt pirmajā vietā vienmēr. Un tas arī, kas vēl parādās mūsdienu kultūrā, te ir minēts par selfijiem, ja, kad cilvēki ļoti daudz taisa šo selfijas. Un tas arī varbūt jau liekas tāda ierasta lieta, bet kaut kādā mērā tas promotē, jo es pat vienā svētdienā nesen dzirdēju, es neesmu to pats pārbaudījis, bet kad ir šie selfiji, ja, un es saprotu, tas pat traģiski, kad reāli ir pat traģiskas situācijas, kur cilvēki iespējams pat gūt kādas traumas vai kaut ko tam līdzīgu, cenšoties iegūst kaut kādu labāku selfiju. Ja es neesmu to fact-checkojis internetā, bet es aicinātu tādu blogu, kā es to sapratu, ka tur kaut kur, nezinu, iet pie kaut kādas kraujas malas un varbūt cenšas vēl tur ekstrēmāk to selfiju, ja, lai tikai labāk izskatītos, piemēram, sociālās tīklos, kā es to saprotu. Ja, tas arī varbūt veids, kā to parādīt. Tas tā kultūra mūsdienās ir citādāk. Un tas var būt grūti likt šīs savas vajadzības priekšā, citu vajadzības likt priekšā savām vajadzībām. Ja? Bet tā attieksme, kāda bija Kristum, ja mēs paskatāmies to vēlreiz uz šo Filipiešiem 2. nodaļu, tad šeit no 5. panta, lai jūsos ir tādas pašas domas, kā Kristu Jēzu, kas būdams divu veidā, neuzskatīja, kā satram laupījumu, bet vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu, un tāpēc pēc cilvēka līdzīgs un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemēja sevi, kļūdams paklausīs līdz nāvei, pēc krusta nāvei. Tātad Kristus bija gatavs atbildēt visu, kaut arī viņam bija, protams, ļoti liels iespējas. Un būtībā būt pazemīgiem, kā Kristus mums to rāda, ja tātad to be humble like Christ is the ultimate example we should seek to emulate. Un es tam pilnībā piekrītu, ka tas ir tas, pēc kā mums jātiecas. Tas ir tas, ka mēs cenšamies salīdzināt vienīgi ar Jēzu, nevis ar kādu citu. Jā, tas angliski tas vārds arī comparison trap,
salīdzināšanās slasts. Jā, un tas ir, to esmu baigi saprast, ka tas, nu, it īpaši tad, ja ir kaut kāds sliktāks garstāvoklis un paņem telefonu un sāc tur skrolēt kaut kādas sociālās tīklas un skatīties, ko citi kaut kādas foršas lietas dara, jā, tad parasti tas garstāvoklis paliek vēl depresīvāks. Varbūt rēti ir tā, ka tu tur, nezinu, baiga motivācija dabū un tagad es pats iziešu kaut ko foršu izdarīšu, bet realitātē tas nav tas, kā mums vajadzētu dzīvot. Mums ir esam aicināti salīdzināties ar Jēzu, meklēt viņā. Ja mums ir kādas grūtības vai kā, tad mēs meklējam, kā Jēzus rīkotos, cenšamies ar viņu salīdzināties. Jā, Dārvid, tev ir vēl kāds komentārs. Man bija vienkārši tā kā papildinājums, ko mēs te tā kā lasām, jā. Tie jau tā kā mēs arī runājam par to ceļu, ka tu, piemēram, tā kā piebrauc priekšā un tev tāds dusmas vienkārši. Tas jau tā kā parāda, kas tev iekšā, un tā kā augļi tie jau ir. Un tad tu vari skatīties, piemēram, savā sirdī, ka tu, vai tu Mhm, kaut ko paprasti, piemēram, ģimenei, jā, piemēram, izdarīt kaut ko. Un tu vienkārši mhm, skaties, un tāds, nu vienkārši tā negribās neko, nu, darīt un iet. Un gribas vienkārši gulēt gultā un neko nedarīt. Un, vai arī tu skaties, tu ieeji, piemēram, tur sociālajos tīklos, jā. Un tu nevari beigt, nu, tur visu laiku tīt tālāk un skatīties visus tos tur. Tu pats skaties, tā kā, kuras ir tā kā tavas vājās vietas, kur visvairāk tā kā sātnes var piekļūt tev. Jo tas ir tā kā dažādiem cilvēkiem dažādas. Nevar visiem tā kā, vieniem sociāla tīkla vispār nav tā kā problēma, bet citiem jā, tieši tā braukšana ļoti, nu, arī, ka mhm, tev tur kas tā streso vai kas tur. Tie jau jā, vienkārši augļi, ko es pats arī esmu tev tā kā, nu, redzējis, kad vienkārši apstājos, padomāju, kāpēc manā sirdī tā, nu, kāpēc es neko, piemēram, negribu palīdzēt tur ģimenē, vai kāpēc es tā tur izdarīju. Jā, tad mhm, var redzēt vienkārši, kas tev ir, un tad tu vari vismaz nonākt pie tā slēdziena, ka tev ir kaut kas jāmaina. Tad tā kā uzrāda to visu. jā. Tieši tā, es piekrītu, ka tas parādās tie augļi. Jā, nu jā, tad mazliet uz šo domu, ka šeit par to joy principu, jā, tas galvenais, kad mēs liekam, ja es pirmajā vietā, tad cits, tad tikai sevi un cenšamies pēc iespējas emulēt vai līdzināties. Jēzu, protams, ka mēs nevaram būt kā Jēzus, bet mēs varam viņu pēc iespējas līdzināties tam šiem viņa piemēram. Nu jā, ja mēs atgriežamies arī šeit, kas bija mūsu šis te šodienas tēma, kur atmiņas pāns, jā, 1. Jāņa vēstule 4:8, tas nav Dieva atziņas, jo Dievs ir mīlestība. Un tad tas jautājums, ko savā apkārtnē universitātē darē parādīt nesautīgi, Kristus mīlestību cilvēkiem sev apkārt. Es domāju, šis te joy, jā, Latvijas, es domāju, ka viņi var tulkot tā JCP princips, Jēzus citi pats. Jā, tā kā tāds JCP princips, bet man patīk vārds joy. Un tad tā kā ik pa laikam tā kā sev atgādināt, kā es rīkotos tajā situācijā. Okay, pirmkārt, Jēzus, vai esmu iesācis dienu ar Jēzu, vai es esmu arī izdarījis izvēles konkrētajā situācijā, kā Jēzus rīkotos un darīt. Šeit dzirdēju vienā sētnē arī tādu interesantu stāstu. Tas tā kā tāds joks stāsts, bet respektīvi divi puikas vienā ģimenē, vienam 5 gadi, otram 3 gadi. Tas, kuram 5, to sauksim par Jāņīti, un to, kuram 3 gadi, sauksim par Pēterīti. Un tad viņiem mamma tā kā cep pankūks, ja, un tur mamma gatavojās, viņa tur ņem tur mīklu taisa, visu tur gatavoja, ja, tur jau silta plīta, tur viss notiek, ja, un jā, puikas saprot, tūlīt būs garšīgs pankūks, tūlīt mēs ēdīsim. Un tad viņi tur sāk tā kā ķīvēties, kurš dabūs pirmo pankūku, ja, tur jau tā kā no šķīvi tur stāv, ja tur grūstās kaut ko. Un mamma pamana, rekord tā kā iespēja kaut ko pamācīt puikām. Un tad viņi tā kā domā, saka viņiem, nu, puikas, kā jūs domājat, nu, kā Jēzus rīkotos ar savu brāli, viņš taču iedot viņam pirmiem to pankūku, ja tam otram savam brālim. Un tad tas vecākais brālis padomā, Jānis, man 5 gadi, un tas brīdis saka, jā, Pēterī, teiksi kā Jēzus. Ja, tā kā tam otram brālim, lai viņš dabūtu to pankūku, respektīvi saltīgi izvēle viņš izdarīja. Bet nu, jā, tad tas ir tā baigā doma šeit visu laiku atcerēties. Un es teiktu, ka tas tiešām nav viegli, bet es pilnībā ticu, ka šis princips, Jesus first, others then yourself last, Jēzus pirmajā vietā, tad citi tu pats pēdējā vietā, tas tiešām strādā.
man arī tas ļoti iet kopā ar Mateja 6. nodaļas 33. pantu, kur ir rakstīts, meklējiet pirms Dieva valstību viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots. Jo šis ir mans mīļākais Bībeles pants, un man šķiet, ka viņš apvieno tik daudz lietas, ka tas ir vienkārši tā kā, ja tu Dievu liec pirmajā vietā, kas uzreiz ietver arī to, ka tu citas lietas pirmajā vietā, tad viss pārējais to vienkārši būs. Un es to arī tulkoju tā, ja man kaut kas nebūs, tad man iespējams tas nav vajadzīgs. Ja es varbūt gribu to, bet Dievs zina, ka ja man tas būs, tad tas man pastiprinās, vai es kļūšu lepns vai kā citādi. Un jā, tā kā es teiktu, ka tas ir tas, kā es to redzu. Tagad, jā, mums, paldies Dievam, ģimenē tagad arī piedzimis dēls, un tā ir liela svētība, un arī ar to es varu redzēt, ja, kā jaunais vecāks, cik ļoti ir tas, ka tev gribas kaut ko pašam, bet tagad tās prioritātes pilnībā mainās, un tev ir jāparūpējas par kādu citu, un to tiešām nevienmēr gribās darīt. Ir kāds pampers jāmaina, tad gribās atlikt to kaut ko citu padarīt, bet tu saproti, ka to jau nevar tā baigi atlikt un jāceņš tomēr ātrāk izdarīt. Un tas ir tikai viens piemērs, bet arī ar kolēģiem un citiem cilvēkiem es saprotu, ka te ir tas jautājums par šīm prioritātēm. Mārtiņš Subatovičam pavisam nesen šajā iepriekšējā saktā, pirmajā draudzē arī bija ļoti labs svētums. Jā, kas arī, tad, ja neesat redzējuši, tad varu noreklamēt, kad varat paskatīties tātad šo te Mārtiņu svētumu, kas ir ar nosaukumu Vienu dvēseli kungs vai es mirstu. Tur viņš runā tātad par to, cik daudz mums ir tie augļi, cik daudz cilvēkus mēs tā kā esam mantojuši kaut kādā laika periodā. Ja? Un viņam tur bija tāda laba salīdzinājuma, ka, piemēram, ir biznesmenis, un viņš strādā, pieņemsim, tur daudzus gadus. Ja? 1 gadu, 2 gadus, 3 gadus, bet viņam nav neviena noslēgta darījuma. Ja? Un tad ir jautājums, vai viņš ir labs biznesmenis, vai ir mākslinieks, kurš strādā tur 3 gadus, viņam nav nevienas gleznas, vai pavārs, kurš strādā 3 gadus, piemēram, ja, un viņam nav nevienas kūpes, vai vispār viņš neko nav pagatavojis. Ja. Un tā doma ir tāda, ka ja mēs esam tiešām kristieši, kas atsaucamies šim aicinājumam, glābt citus, vest pie Dieva, un mums ilgākā periodā nav šo augļu, tad ir jautājums, ja, vai mēs darām pareizi, vai mūsu sirdstāvoklis ir pareizs. Protams, šeit es arī padomāju par to, ka citreiz ir jāvērtē rezultāti arī pēc iesētajām sēklām. Ja? Tas nav tā, ka tikai vienmēr tāds, kā teikt, tikai tad, kad tev ir cilvēki obligāti atvest pie Dieva un kristījušies, tikai tad tu vari teikt, ja, ka tu esi kaut ko izdarījis, un es tam līdz galam nepiekrītu. Domāju, ka var tiešām būt tā, ka cilvēki, kas ļoti daudz ir iesaistījuši sēklas, un viņiem ir bijušas šīs sarunas, vai vienkārši iedot kādu grāmatu, vai pat vienkārši mēģinājums, vai tās ir bijušas kaut vai tikai lūkšanas par citiem, piemēram, un tas ir, es saku kaut vai tikai, bet lūkšana ir ļoti svarīga lieta. Un arī šī mums ir lūkšana nedēļa tieši. Bet jā, te ir tas jautājums, par ko var aizdomāties, kas ir tās lietas, ko mēs darām. Un es tiešām ticu, jā, ka ja mēs liekam šo pareizo lietu secību, tad arī tas gandarījums, ko mums gūstam pretī, kaut arī mēs esam izvēlējušies citu interesu likt priekšā savējām, viņš ir tāds ilgstošs, jo tās lietas, ko mēs darām būtībā Dieva spēkā, jā, tas ir Dieva darbs, un tas ir tas, kas mums piepilda. Un personīgi esmu sapratis, ka tās lietas, kuras es izvēlos kaut kādu kārdinājumu, kaut ko tur, nezinu, kaut kur neaiziešu vai atteikšos no kaut kā un palikšu kaut kur malā. Kaut kādā īsa brīdī man ir tas gandarījums, bet viņš ātri pāriet, un tad citreiz nāk rūgtums un nav tā piepildījuma. Bet tad, ja tu esi tomēr kaut ko upurējis, un tas arī vēl par ko Mārtiņš arī runāja šajā svētdienā, ko tiešām arī teikt noklausīties par to, ka būtībā šī cilvēku glābšana, citu cilvēku glābšana, ja, tas nevar notikt bez upuriem. Ja mums kaut kas ir jāupurē, mēs nevaram cerēt, ka mēs tur, nezinu, savā darbā vai universitātē vai kur visu, tur savā ģimenes dzīvē, mums tur viss būs, un tad mēs papildus vēl glābsim cilvēks, tāda papildus nodarbošanās, bet visu savējo
uzturēsim tādā perfektajā, ideāliskajā variantā, kā mēs gribam. Protams, ka Dievs to visu tā arī var sakārtot, bet tas nevar tā kā būt par pašmērķi, respektīvi, ka mēs tā kā paši to vēlamies. Mēs varam darīt šo Dievu darbu, un ja Dievs mums to visu dod, tas, protams, ir iespējams, jo, kā mēs lasījām arī šajā Matejas 6. nodaļas 33. pantā, meklēsimies Dievu valstību, viņa taisnība, viņš visu pārējais tiks iedots, mēs tam pilnībā ticam, ka viņš iedod visu, ko vajag. Jautājums ir, vai mēs esam gatavi piekrist, ka tas ir viss mums, vai mēs gribam vēl vairāk. Bet jā, ka tā ideja, ka tas tā nestrādā, tā vienkārši mums tiešām ir jābūt gataviem kaut ko atdot, un katrs jau pats var to lūdzot Dievu, lai viņš izmeklē mūsu sirdis, saprast, kas ir tās lietas, no kurām mums ir jāatsakās, un ko mums jāatdod. Un personīgi esmu sapratis, jā, ka tas, kas ir man, tas ir laiks ļoti lielā mērā. Uh, Esmu cilvēks, kuram patīk tāda lieta, ko sauc par alone time, jo es sevi uzskatu vairāk par introvertu nekā ekstravertu. Man gan patīk arī uzstāties un runāt, bet man ļoti daudz patīk arī pavadīt laiku vienatnē, kaut ko klausīties, kādus podkāstus, kaut ko pētīt, jā, un tas ir tas veids, kā es atgūstu enerģiju. Bet es saprotu, ka tad es nevaru būt kopā ar cilvēkiem. Jā, piemēram, šī ir tāda viena no lietām, no kuras man kaut kādā mērā ir jāatsakās, lai es varētu satikties ar cilvēkiem, parunāt ar viņiem, piemēram, par Dievu, ja viņiem ir interesi vai kā. Vai arī tad, kad esmu noguris un zinu, ka es varētu ielīst savā pēdiņā sāliņā, ieslēgt savus mīļākos YouTube video vai ko, vienkārši pavadīt laiku un atgūt enerģiju, bet tajā laikā es varbūt varu aiziet satikties ar kādu draugu un varbūt ar viņu parunāt par Dievu, piemēram. Tā kā tās vienmēr ir šīs lietas, par kurām mums jādara izvēle, un tas, ko mēs varam atcerēties, ir šis joy princips, kas mums parādījās jā, šajā Filipiešiem 2. nodaļā. Play Jesus first and others yourself last. Ja es pirmajā vietā, tad citi, un pats pēdējā vietā. Jā, un nu, jā, tas tā kā viss tā kā mans monologs šim vakaram par to. Tagad ir vēl mums kāds brīdis, es saprotu, kādas apmēram 8 minūtes, kad mēs varam vēl padalīties varbūt ar kādu liecību vai kādu pieredzi, kā jums ir gājis, kad jūs varbūt esat kaut ko atteikušies un izvēlējušies tomēr, nezinu, aiziet uz kādu tikšanos vai kaut ko tam līdzīgu, varbūt kādam nākas prātā. Tas būtu tā kā varbūt nedaudz turpinājums tam, ko Dārvids jau iesāka sākumā. Ja kādam nāk prātā varbūt kaut kas, ko vēlas padalīties, tad šis ir tās brīdis, kur tā kā pēc plāna mums ir iespēja kādu liecību padalīties kādam. Kā es došu kādu saņemšanās brīdi. Ja kāds vēlas, tad droši var izteikties. Vai arī varbūt vienkārši kādam ir kādi komentāri par šo, ko savā apkārtējā universitātē dara, lai parādītu nesautīgu risku iestību cilvēkiem savā apkārt. Vai vispār to, ko es stāstīju, daudz jau dažas lietas izteicis, bet varbūt kādam nāk kāds komentārs vai vēl kāds papildinājums vai doma prātā. Tad tagad ir tas brīdis, kad varam tā kā nedaudz kopīgi kaut ko padalīt. Jā, nu, tad, kad es biju piemērot, nu, es jau vairāk kā pusotru gadu vairāk neju tā kā skolā, nu, pabeidzu vidusskolu. Tagad darbojos vienkārši arī pa mājām, pa darbu. Un man tā ir bijis, kad es piemērot atgriezos, kad nokristījos. Ir, protams, bijuši savi kritumi, ir savi kalni bijuši un tā. Bet man liekas, tā kā visur, kur es esmu bijis, bet man nav bijusi tāda iespēja pat neliecināt, jo vienmēr visiem rodas kaut kādi jautājumi. Un paši nāk pie manis, tā kā, nu, jautāt un tā, kas pats foršākais. Bet tad tev nav jāiet pie 6 cilvēkiem, tā kā jārunā. Bet jā, Slavu Dievu! jā. Bet, jā. Bet visgrūtāk ir ģimenē, tā kā, nu, jo tur tu tiešām tiec tā kā pārbaudīts un tā, jo visi redz tavas kļūdas, ir redzējuši un tavas kritumus un visu to. Bet jā, arī ģimenē bija tā, ka, nu, ka nāk arī prasīt, es vairs tā negribu dzīvot un gribu dzīvot savādāk. Bijis arī tā, kas ļoti ir, kas tā stiprinoši un tā.
Bet jā, Var iztēloties, jā, ka ģimenē tas ir. Man sanāk, jā, tā, ka man ģimenē nav visi, nu, cik tas ir plašākā ģimenē, kas ir kristieši vai aktīvi praktizējuši kristieši. Es tā neesmu super aptāvi veids, bet sanāca tā, ka man jau daļa no ģimenes bija kristieši, kas pats ienāca draudzē vēlāk. Bet par ģimeni runājot, jā, esmu dzirdējis arī, tas vispār domājot par to, ka tā doma, ka ģimeni mēs neizvēlamies, bet draugus mēs izvēlamies. Ja? Un tad ir tā, ka ar draugiem mēs kaut kādā mērā tomēr esam tā uzmanīgi, kad nu, mēs cenšamies tā delikāti būt. Jo pa lielam ir tā, ka, ja mēs saglabājam attiecības, tad mēs vienkārši izšķirsim to draudzību un visu kārtīgi savu ceļu. Bet ģimenē ir tā, ka, ja attiecības saglabājam, tad vienalga tā ģimene paliek. Ja? Un tur ir tā, ka tur ir tas. Un mēs viens otru ļoti labi pazīstam. Jā. Mēs, nezinu, tur brāļi ar māsu esam bijuši kopā, tur, nezinu, jau gadu desmitiem. Jā. Un tad tu reāli tiešām zini rīktīgi detalizēt to cilvēku, un tu jau kaut ko viņš to saka, tu jau uzreiz tur saproti no pusklāsta vārdu, visu tā kā, nu, tas pavisam cits līmenis, un šeit evangelizācijas ģimenē, tas ir sarežģīti, tur tiešām daudz lūkšanas vajag. bet man liekas, ka arī ģimenē mums tā kā Dievs ir nolicis tā kā tieši tajā vietā, kur mēs esam, Dievs ir ielicis mūs arī tajā ģimenē, lai mēs tā kā slīpētos, lai mēs tā kā, tieši tur, kur mūsu raksturs visvairāk tiks tā kā pārbaudīts arī, nu, lai varētu tā kā augt. Jo tur, kur tu Jā, neaugsi, tur jau Dievs tevi negribēs likt. Viņš tieši, kur tev visvairāk būs tā kā cīņas jāizcīna un arī tā kā vislielākā iespēja izglābties, jo mēs jau šeit tā kā veidojot ģimeni, tā kā satiekoties ar cilvēkiem, mēs izvēlamies izvēles katru reizi, ja? Dažreiz nepareizi, dažreiz tā kā atcaucamies Dievam tā kā un pareizi izvēlamies. Un tas veido katra izvēle tā kā veido to raksturu. Un, jā, tas veido tā kā ieradumu, un tas veido dzīvesveidu. Ne jau tā pēkšņi vienkārši Jēzus atnāk, un tā kā, nu, viss izmainīsies. Mēs jau to pašu, ko šeit darīsim, arī darīsim debesīs. Tā kā būsim pa misionāriem, tā kā, nu, ceļosim uz citām planētām, teiksim, kā mūsu Dievs ir izglābts un tā, nu, un kā mēs esam tā kā tikuši izglābti un kā mēs esam izvēlējušies savā dzīvē, un kā mums ir gājis un tā. Tas jā. pats arī, ko šeit mēs vienkārši darām tā. Es esmu piemērs, piedod pārtrauc, kur reāli sanāk tā, ka man bija tēvs, mamma un māsa. Divas māsas, man jaunākā māsa jau bija draudzē, un es tikai pēc tam ienācu un savā ziņā. Nu, tas bija ilgstošs process, bet kādu laiku bija diezgan skeptisks. Bet tomēr es tiku aicināts, un es pieklājīgi atnācu uz draugu kādas reizes un tā, bet tajā brīdī, kad es caur, varētu teikt, kā citu ceļu, tas ir cits atsevišķs tāds un atgriešanās tāds, kā es sāku interesēties par Dievu, ja tad man bija šī informācija, šis piemērs, jo es biju atnācis uz draudzēm, un tad man bija uzreiz tā kā saprast, ok, es zinu, kas tas ir, jo es tur esmu bijis, un tad diezgan strauji arī ienācu draudzē. Bet jā, tas sākuma ceļš bija diezgan skeptisks no manas puses, bet tomēr es teiktu, ka ģimene arī ļoti lielu lomu nospēlēja arī manā atgriešanās stāstā. Jā. Es redzu, ka mums vēl paliek dažas minūtes līdz tam brīdim, kad mums būtu jāstāvās grupiņās uz lūkšanas sadaļu. Varbūt kādam vēl ir kādas domas, kuras grib izteikt. Pirms mēs to darām, Oskars kaut ko vēlas vēl bilst. Jā, slēdzu kameru iekšā. Redzams. Es gribēju vēl piekomentēt par to liecināšanu universitātē apkārtnē. Es domāju, universitātē īpaši ir reizēm savi izaicinājumi, jo vide ļoti ietekmē arī mūsu pašus, un esmu to personīgi izjūtis, kad es cenšos liecināt saviem kursabiedriem, cenšos stāstīt par Dievu, nevienmēr varbūt tās ar vārdiem, bet ar darbiem, bet ir kaut kādi brīži, kad kaut kā gan runā, gan uzvedībā kaut kas pasprūk, un pēc tam saprot, tā kristietis īsti nedara. Un ka tā vide tomēr kaut kā ir nospēlējusi savu lomu un ietekmējusi to manas darbības, manas vārdus, un to ļoti pamana arī tie, kas blakus ir. Neredz sanāca tā, ka kursabiedri tā paskatās, Oskars nolamājās. Jā, bet es domāju, ka
tas savā ziņā arī tas, ka viņi ir izbrīnīti par to, ko kādā ziņā ir norādījis to, ka viņi ir ievērojuši to, ka tu esi kā rīkojies savādāk, tu nedari tā kā visi citi, un kaut kas cits tevī ir. Es gribēju vienkārši piekomentēt par to, ka tā bija katrs savu izaicinājumu arī to. Jā, un iespējams tie, kas nav praktizējuši kristieši, jo viņiem nav zināts šis koncepts, kad arī kristietis var paklupt, ka taisnās var paklupt vairākas reizes, galvenais, ka viņš ceļos. Bet iespējams viņi ievēro, kā kristietis normājās, kāds tā var būt. Un es pats, piemēram, atceros, jā, tagad slavu Dievam, ka no man leksikona vārdi jau ir kādu laiku izgājuši ārā, bet, diemžēl jāatzīst, ka agrāk viņš bija kristietis arī mēdzu nomāties un diezgan nepatīkams vārdus lietot. Bet, slavu Dievam, tagad jau ilgāku laiku diezgan viegli iztikt bez viņiem. Un tā, bet nu jā, es domāju, kādam, kurš arī nesen ir atgriezies, tas ir pilnīgi iespējams, ka viņam un arī tās pakāpi nevar jau prasīt, lai tas, kurš ir atgriezies pirmajā dienā, uzreiz būtu. Viņš varbūt ir gatavs riktīgi evanģelizēt, bet viņam tomēr ir vēl tās, kā teikt, nogulsnes no iepriekšējās dzīves, kas pamazām izplēna un tā. Bet jā, paldies, Oskar. Es domāju, ka šajā brīdī mums tātad, ņemot vērā, ka mums aptuveni ilgstoši pēc 9 arī nevajadzētu aizkavēties, lai laicīgi arī varam noslēgt, jo rītdien tomēr darba diena, iespējams arī kādiem agri jāceļās. Tad es saprotu, ka mums šobrīd būs dalīšanās grupiņās. Es nezinu, vai ir kāds, kurš tā kā veiks to dalīšanu grupiņās, breakout roomos vai kā to sauc. Un tad mums ir tā kā aicinājums tajās grupiņās, es skatos pēc plāna, kur pārunāt tā kā dzirdēto arī mazākās grupiņās un arī paralītiskajām domām un lūgt. Un tad aicinājums par ko lūgt. Un tas, par ko es aicinātu lūgt, tad mēs varētu lūgt par to, ko tu savā apkārtnē universitātē dari, lai parādītu nesautīgu Kristus mīlestību cilvēkiem savā apkārt. Tātad lūgt par to, lai Dievs mums parāda, kā mēs varam parādīt šo nesautīgo mīlestību un Kristus nesautīgu Kristus mīlestību. Un tas ir apkārtnē universitātē, darbā, skolā, ģimenē, jebkurā vidē mēs katrs pats zinām, kas mums ir tas aktuālākais, un Dievs arī to zina. Un tad tā viena lieta, lūgt par šo, un arī tad apvienot ar to, lai Dievs mums palīdz praktizēt šo joy principu, Jesus first, then others yourself last, tātad, ja es pirmajā vietā, tad citu, un tikai tad mēs paši. Un tā kā tiešām var izdzīvot šo, kad mēs varam citiem šo mīlestību parādīt. Tātad pēc, lai mums parāda, kā mums varam būt nesautīgi un praktizēt šo joy principu. Tās būtu mans aicinājums uz lūkšanu. Diemžēl. Pēc plāna es saprotu, jā, pa lielu laikam visi jau ir atgriežušies, citi varbūt nenospied to pogu ātrāk. Jā, nepaspēj. Pēc plāna mums tātad sanāk, kad praktiski ir noslēgums, jā. Tad lūkšana sadaļa mums jau bija, es saprotu, atsevišķi. Cerams, ka visiem sanāca paspēt. Un nākamā tēma var pieteikt ir 3. dienā, tātad rīt, kad mīlestība patiesas piedošanas sakne ar apakšvirsrakstu mīlestība un draudzība. Tā kā tas būs rītdienā. Un Dievs mums vada praktizēt šo joy, Jesus first, others then yourself last principu praksē. Man šī doma kaut kādas aptuveni dažas nedēļas atpakaļ izlasīju. Man ļoti iepatikās. Man arī ir doma kādreiz par to, kādu svētumu sagatavot. Nezinu, kad tas būs, bet, ja Dievs vadīs, tad ceru, ka tā arī būs. Tālūk. Bet paldies visiem, ka bijāt. Lai Dievs jūs vada šajā jaunajā nedēļā, visur, kur dosieties un palīdz saskatīt izdevības un arī dod spēku un svētā gara vadību viņas izmantot un tiešām Dieva spēkā piedzīvot to piepildījumu, kad mēs darbojamies Dieva darbā.